Un tad, principā, ļoti īsumā pastāstīšu, kas tad ir Latvijas Hokeja federācijas vecāku padome un ko tad mēs darām. Latvijas Hokeja federācijas bērnu vecāku padome ir dibināta jau 2017. gadā, un novembrī mums būs nākošais gads jau 10 gadi. Un federācijas vecāku padome ir dibināta pēc federācijas iniciatīvas pirmajā vecāku asamblējā Rīgā. Vai kāds bija piedalījās tajā vecāku asamblējā pirmajā Rīgā, kas bija? Redzu divus tikai. Jā. Nu, tad droši vien, kad ir ar ko arī salīdzināt. Un varu arī teikt to, ka šobrīd vecāku padomē darbojas 24 biedri no 18 hokeja klubiem un sporta skolām. Padomē ir pārstāvētas 11 Latvijas pilsētas, un šobrīd varu teikt, ka arī visi Latvijas novadi ir pārstāvēti vecāku padomē. Jāsaka, ka Latvijas Hokeja federācijas vecāku padome darbojas saskaņā ar vecāku padomes reglamentu, sporta likumu, LHF nolikumiem un citiem Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kā jau Roberts arī teica, visi padomē esošie vecāki biedri darbojas uz brīvprātības principa, un neviens no šiem vecākiem nesaņem atalgojumu. Var arī redzēt, kad es ieliku slaidā, kad mums padomē ir arī valde. Valdes šobrīd sastāv no valdes priekšsēdētāja un 2 padomes valdes locekļiem. Viens valdes loceklis ir Aleksejs, kas mums ir no Liepājas, un Helvijs Cēbers šobrīd mums ir pārstāv Mārpas hokeja klubu. Runājot par padomes mērķiem un uzdevumiem, tad jāsaka, ka mūsu galvenais padomes mērķis ir vadīt un koordinēt šo sadarbību starp federāciju, klubiem un vecākiem, un sadarbība mūsu pamatā ir vērsta uz hokeja spēlētāju, lai audzinātu to par veselu, fiziski aktīvu, izglītotu, ar ģimeniskām vērtībām, patriotisku un lojālu pret Latvijas valsti. Tieši tāpat arī padomes uzdevums ir nodrošināt hokeistu un viņu vecāku viedokļu pārstāvniecību lēmumos, kas saistīti ar hokeja attīstību un pilnveidošanu Latvijā, kā arī sekmēt visu šo vecāku un klubu sadarbību. Es vēlos uzsvērt to, ka šī ir tā sadarbība, ko mēs veidojam, lai tā komunikācija mūsu starpā būtu diezgan pozitīva. Un jāsaka gan, ka pēdējos gados ir tiešām ļoti liela uzlabojuma ar to, kā mēs šobrīd sadzirdam viens otru. Padomes biedriem nav tikai tā, ka mēs atnākam un parunājam par kaut ko, bet arī kaut kādu pienākumu un tiesības. Un pats galvenais pienākums, kas ir padomes biedriem, ir tas, ka mēs sadarbojamies un konsultējamies ar treneriem, vecākiem, klubu vadību par aktuāliem jautājumiem. Un visus šos aktuālos jautājumus mēs arī atnesam līdz vecāku padomes sapulcēm. Arī pirms katras vecāku padomes sapulces tiek aicināti vecāki iesūtīt aktuālos jautājumus no visiem Latvijas klubiem, kur ir pārstāvēti padomē. Padomes biedri ir atbildīgi par uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi. Es nestāvu klāt nevienam un neprasu atskaites, bet es tieši tāpat zinu, kurš klubs strādā vairāk, kurš mazāk, bet man tiešām liels prieks par šo sadarbību un pēdējos gados varu tikai uzsvērt to, ka šī sadarbība un šī informācijas apmaiņa ir tikai augusi un vairojusies. Biedriem ir arī pienākums iesaistīties vecāku asamblēju rīkošanā visā Latvijā. Un varu tikai pateikt to, ka man ir liels prieks par to, ka mums padomes pastāvēšanas laikā ir norganizētas vecāku sapulces, ir bijušas norganizētas Liepājā, Valmierā, Talsos, Jēkabpilī un nu jau arī varam pieskaitīt Rīgu. Visās šajās pilsētās mēs esam ar vecāku asamblēju piedalījušies. Tēmas, kas tiek apspriestas vecāku padomes sapulcēs, ir diezgan daudz un plašas, bet galvenās tēmas ir tās, ko mēs
uzsveram ir vecāku un treneru tiesnešu komunikācija, kvalifikācija un izglītošana. Tieši tāpat mēs uzskatām, ka Latvijas hokejam ir jāiet roku rokā ar izglītību, kā tas ir citās Eiropas, Amerikas un Kanādas hokeja sistēmās. Vēršam uzmanību arī uz spēlētāju pārslodzēm, jaunāku spēlētāju spēlēšanu vecākās grupās, aizliegto vielu lietošanu, veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu, sporta psihologu piesaisti, kas ir ļoti aktuāli pēdējā laikā, un arī daudzām citām aktuālām tēmām. Hokejs ir aizraujoša un interesanta spēle ar izmaiņām dažādos bērna attīstības posmos. Un mūsu vecāku pienākums ir sekot bērna veselības stāvoklim un ļaut attīstīties un iegūt prasmes atbilstoši vecumam un bērna spējām. Runājot par hokejistu veselību un attīstību, ir ļoti svarīgi mums visiem būt vienotiem un nodrošināt, lai mūsu bērniem būtu iespēja nodarboties ar hokeju drošā un patīkamā vidē. Ievērojot godīgas spēles, vienlīdzības un cieņas principus, kas uzliek ne tikai pienākumus, bet arī atbildību. Pieredze hokejā ietekmē daudzi faktori, bet visnozīmīgākais ir tas, ko mēs kā hokejistu vecāki varam viņiem dot. Un jūs vecāki varat sniegt saviem bērniem pašu nepieciešamāko atbalstu, rādīt pozitīvu attieksmi, sniegt informāciju un dalīties pieredzē, baudīt un mīlēt hokeju. Jo mēs visi gribam redzēt vecākus, kuri treniņu un spēles gaitu atstās profesionālu treneru kompetencē, palīdzēs iemācīties un izprast hokeja spēles noteikumus. Paši būs mierīgi un nosvērti, un galvenais spēs iemācīt saviem bērniem mīlēt šo spēli no visas sirds. Un varu tikai vēlreiz pateikties jums, vecāki, par to, ka jūs esat, ka jūs palīdzat saviem bērniem. Un vislielāko paldies šobrīd gribu pateikt federācijas vadībai tiešām par ilgadēju sadarbību, jo vecāku padomu vadu jau 6 gadus. Tiešām gribu pateikt milzīgi paldies tiem vecākiem, kurus arī redzu no vecāku padomas šeit, kur ir klātienē, par ilgadēju sadarbību, jo ar daudziem mēs esam kopā no pirmās dienas. Jo šis paldies ir jums vecāki, tikai tāpēc, ka jo spēcīga komanda uz ledus sākas ar vienotiem vecākiem ārpustā. Vecāku asamblēja nav tikai vieta, kurā runājam par šodienu, tā ir kopīga hokeja nākotnes veidošana. Kopā radām vidi, kurā mūsu jaunie hokejisti auga ne tikai kā sportisti, bet arī kā personības. Tāpēc milzīgs jums paldies, ka esat šodien šeit un interesējaties par savu bērnu attīstību un veselību. Paldies jums!